derības līgums. Cik man ir saprotams, tad Dievs mums dod laulības derību, lai mēs mazliet vairāk un skaidrāk saprastu lielo derību, tas ir ar viņu. Un mazajā derībā, mikro izpausmē, laulībā, mēs redzam, ka divi kļūst viens, pat juridiski. Un tad ir tāda advancētāka cilvēka, kas šo juridisko lietu noslēdz laulības līgumu. Un ko šis laulības līgums dod? Viņš dod to, ka katrs īstenībā atbild ar savu mantu. Viņi nav visurs kopīgs, jo normāli ir tā, ka, piemēram, jums ir bērniņi, tur sieva vai vīrs tur darbojas ar bērniem, otrs tur plosās pelnu lielo piķi, lai samaksāt rēķins un veikt vēl uzkrājumu un nezinu ko. Un tad viss, kas ir tā laikā, kamēr jūs laulībā sapelnīts, sadarīts, tas ir uz pusēm. Jo abi pieliek kopējas pūles, kopēji lietai, teiksim tā. Tikai atšķirīgos veidos un kapacitātās un tā tālāk. Un neatkarīgi no tā, tad uz pusēm viss tas tiek dalīts. Un tad, ja ir šāds laulības līgums, tad neatkarīgi kā tur tā mājasēmniecība un visas lietas tiek darīts, katrs tomēr ar savu mantu drīkst atsevišķi rīkoties un viņam pieder tas, kas viņam pieder. Un es tā aizdomājos, un kāpēc tā cilvēki dara? Viens, lai nodrošinātos, ja tev jau ir kaut kas ļoti daudz, un lai nebūtu tā laulība kā iemesls, kāpēc mēģina no tevīm izdabūt tavu bagātību, teiksim tā, un kad mēs pasaulē varam redzēt ārzemēs, kad bieži vien meitenes vecu sunkuļus prec un pēc tam kļūst ļoti bagāts pēc viņu nāvēm tā tālāk. Bet vēl ir, lai nodrošinātos, ja ir kaut kāds ziepes, lai atkal pasargātu savus, kas jau ir sastrādāt, lai tev neatņem tas, kas jau tev ir. Un tad tas ir tas otrs, kad vēl tas tā kā ir pieļaujams, kad slēdz šo laulības līgumu. Bet ar jau tādu riska izvērtēšanu un saprašanu, kā nākotnē, tā kā nodrošināties. Bet kāpēc es par to visu dalos? Tāpēc, kad es aizdomājos, vai mums ar Kristu, Jēzu Kristu, bieži vien tās attiecības nav līdzīgas. Ka mums ir šķietam noslēgts tāds derības līgums, kad mēs gribam to, ko mēs gribam. Mēs gribam tos labumus, mēs gribam mūžīgo dzīvību, viņu labvēlību, viņu svētību, viņu gudrību, viņu spēku un viss tā un tā joprojām, bet mēs negribam to negaršīgo pusi. Mēs negribam nest savu krustu, mēs negribam liecināt, mēs negribam atvērt muti tur, kur tas ir jādara, vai iestāties tur, kur tas jādara. Un tad es aizdomājos, kad iespējams arī tu savā dzīvē tā funkcionē, ka tu šķietam es noslēdz derības līgumu, ka tu esi savas dzīves noteicējis un tad skatāmies, Dievs, ko mēs te varētu kopā sadarīt, ne? Jo es zinu, ka manā dzīvē ir bijuši tādi periodi, kad tu vārdu lieto nevis, lai iedvesmotos un meklēt jaudu, kā izdarīt negaršīgās lietas, bet lai īstenībā attaisnot kaut kādas lietas, kāpēc tu nedari. Un te uzreiz ir skaidrs, tas motīvs ir absolūti auzās. Ja vārds mums neaicina uz pasivitāti, un kā tas latviešu teiciens nedara otram, kā tu negribētu, lai tev dara, ne? Tad īstenībā vārds mums aicina dari otram, kā tu gribētu, lai tev dara. Kas ir aktīvā darbība, kas neļauj tev nekur iesēdēties un tā tālāk. Tā kā šīs tādas pārdomas, kas tā liek man pašam pārskatīt, kuros periodos un brīžos, vai nav tā, ka arī es tur
cenšos savu izdomāto derības līgumu stūķēt Dievu priekšā, zin kā. Un aicinu tev pārdomāt, vai tavā dzīvē tā nav. Pasties, kā tu izpaudies savā garīgā dzīvē, vai tā ir tiešām prioritāte numur 1, un tad viss pārējais. Jo utopiski jau mēs visi tā kā apzināmies, kad lietas Dievu pirmajā vietā, un tad viss tur, ne. Bet kā tas ir dvēseliski? Kā tas izpaužās reāli, kur tas sazemējās ar realitātes pasauli? Kur es to varētu redzēt tavā dzīvē? Vai es varētu redzēt tavā darbā, tavās domu gaitās, tavās pārdomās, kādas ilgtermiņa stratēģijās, vai ko tu ekipējies, vai kur tu ļauj sev atpūsties vai izklaidēt sev, ar kādu motīvu un kādu domu? Kā tu veido attiecības ar kādiem motīviem? Jo, ja tu liec Dievu pirmajā vietā, tad konstanti vienmēr tev iet evaņģēlijas misija. Visu laiku, jā, tur varbūt ārēji tas nav redzams, bet iekšienē tu strādā pie tā, lai tu būtu lipīgāks, lai tu būtu garšīgāks cilvēkiem ar mērķi mantot viņus Kristumu. Domā aizvien vairākus variantus, kā veidot attiecību instruments, kā iesaistīt, kā menedžēt lietas, bet pār visam, lai mantot cilvēks Kristumu. Tur mainās tā paradigmas maiņas, nezinu, jo šķietami noliksi līdzās, kas ar to domā un kas bez tā. Sākumā liekas, ļoti vienkārši, abi tur kačājās, abi it kā attīstās, bet ja tavs gala motīvs ir tikai savu labvēlību, savu tādu piepildījums, nevis Dieva misijas pildīšana, tad tev ir krītot ļoti grūti celties. Man pat šķiet neiespējami. Jo vienā brīdī tu nonāc pie tā, ka ļoti daudz, kas ir absolūti tukšība bez Dieva. Absolūts tukšums, tā kā satrūdējis koks. Tu domā, ka tas ir interesants materiāls, ar ko var strādāt, bet tu sāc viņu kustināt, un tur izrādās ir vai tikai kurināt. Kā ir tavā dzīvē? Aicinu un tevi iedrošinu slēdz pilntiesīgi derību ar Dievu. Un tur nejūties vainīgs, mikro variantā, protams, ir jāslēdz kaut laulības līguma vai kas. Tas viss, ja tas ir pareizi, viss ir ok. Bet dienas beigās, tu nos par lietām norēķini Dievam. Ne? Un tad ir jautājums ar smaidu uz lūpām vai ar nodurtām acīm un skatu uz pagrablējā, ne? Tik dzīvši uz leju skatījums. Tik neērta tā situācija, ne, kad nevis vienkārši uz leju skaties, bet jau zem lejas vēl dziļāk. Es iedrošināts un es ceru, ka kaut kas no šī visa tev varēja noderēt. Šalom.